Nu, sveiki! Pie mums šodien ciemos vienīgā, iespējams, nesarūsējusi Mazda pasaulē vai Latvijā. Čau, Tom, čau skatītāji! Nu, skatāmies, šo mašīnu apstrādājām pirms, šo mašīnu mēs apstrādājām pirms 8 gadiem. Un tagad mašīna nav bijusi pie mums reizi. Caur citu klientu uzzinājām, ka šāda mašīna ir. Sieviete brauc ikdienā ar mašīnu, brauc pa Rīgu, brauc arī pa Grānas ceļiem. Un šādi izskatās 2007. gada Mazda. Es nezinu, man liekas, ka šeit visa apakša īstās smuki, šeit kādreiz kaut kas ir uzspiests. Vispār mēs gribētu reizi gadā katru mašīnu redzēt noskalot no sāļiem un piepūst tādas vietas, bet nu šeit ir 8 gadi. Un es domāju, ka te ir cepura nost. Protams, mēs tagad to visu apstrādāsim, bet pārējā plakna, ja skatāmies, rūsas principā nav vispār nekur. Un šeit arī apkārt izpūtējam un arī aiz izpūtējas mēģina tur kaut kā iespīdināt gaismu. Lai jūs redzētu. Nu jā. Ir izpūtēja aizsargi, kuriem ir maliņi saprūsējuši nedaudz. Mums pats izpūtējs būtu mazliet, bet viss kuzovs ir perfektā stāvoklī. Arī otrā pusē ir līdzi. Jā. Lūk. Un tad mēs prasīsimies uz pusrāmi. Parasti šis viss ir sarkans. Tā ir kaut kādas vietas, kur ir bijušas smilts vai kur ar nodragāts nost, bet arī pie visas tā šī visa detaļa izskatās ļoti, ļoti dzīva. Lai neteikt, ka tā principā nav rūsējis necik. Un, jā, šis nav veiksmīgākais gadījums tādā ziņā, kad mašīnu vajadzētu vismaz reizi 2 gados atbraukt pie mums ciemos. Bet šis ir noteikti pierādījums tam, ja jūs atbrauksiet pie mums reizi vismaz 2 gados, tad šī pretkorozijas aizsardzība jums strādās 10+ gadus, vispār nešaubieties par to. Nu, lūk tāds. Arī šeit nav tik traki. Parasti šis viss ir nopūsts. Jā, ir kaut kādas vietas, kur ir notrinies nost, bet to mēs līdz piepūtīsim pa 8 gadiem. Tā nav liela bēda. Lūk, mums ir klasiskās vietas. Šeit, kur viss krājās, tagad mēs ņemsim nost. Paspārnītes pastīsimies, jā, šeit ir kaut kāds progress bijis. Šo mēs kārtīgi notīrīsim un kārtīgi apstrādāsim no jauna šajā pusē arī. Bet ar visu to, ka pieņemsim, ka šeit ir nosist rūs, mēs vēl joprojām redzam dzīvu metāla krāsu, kas vispār nav palicis sarkans. Atgādinu, ka mašīna ir 2007. gada un brauc tikai pa Latviju. Nu, Tom, ko saki par šādu auto? Sliekšņa dzīvi. Jā, un arī patiesībā no āras priekš Mazdas, jā. Nu jā, ir, protams, šis spārniņš ir papūs. Bet vēl nereiz nav nekas metināts nekā. Šie ir paši neveiksmīgākie pārspārnes, kāds ir iedomāties. Tas ir filtrs, kas visu laiku tur sevi mitrumu.